Esiet sveicināti, dārgie klausītāji un skatītāji šajā svētdienas rītā, nedēļas sākumā. Es vēlējos līdzdalīt pāntu, ko es no rīta arī esmu izpētījis. Šis pāns skan no Blika tulkojuma. Filipiešiem 4. nodaļa 6. pāns. Nebēdēties par neko, pat jūsu lūgšanas visās lietās, lai pie Dieva top zināms caur piesaukšanu un pielūgšanu ar pateicību. Angļu tulkojumā, dzīvais angļu tulkojums, nebēdēties ir višķiņ sīkāk ietverts, tur ir rakstīts ne par ko neuztraucieties. Un angļu valodā ir 2 vārdi – lūgšana un lūgums. Lūgšana prayer un lūgums supplication. Šie 2 vārdi ir arī ietverti Efeziešiem 6. nodaļa 18. pāns, ko es arī varu izlasīt. Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi, tai pašā nolūkā esiet nomaldā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. Kā redzams, te arī ietverts arī lūgums un lūgšanas, aizlūgšanas par visiem svētajiem. Un angļu dzīvajā tulkojumā es paskatījos angļu jaunajā tulkojumā. Ikvienā brīdī, kur ir latviešu valodā teikts visās lietās, tur teikts ikvienā brīdī. Un arī es vēlos pieminēt arī svarīga rakstvieta paralēli ir 1. Timotejiem 2. nodaļa no 1. un 2. pāns. Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvot mīrīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Es šo paralēlo rakstvietu speciāli izvēlējos, tāpēc, ka tuvojas arī Ziemassvētku laiks un arī šī ir 2. adventa, ka mēs gaidīšanas laiks, ka mēs gaidām Kristus 2. atnākšanu, un mēs zinām, ka šeit Latvijā dzīve ir visāda, dažreiz mierīga, dažreiz nemierīga, bet mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka mums nav karš un ka mums nav trūkums, un mēs varam pateikties Dievam it visās lietās, ko viņš ir dāvājis. Arī man ir lietas dāvāts, kas kādreiz arī dzīvo laukos, un es arī esmu cietis trūkumu, kad man bija jābrauc kopā ar mammu lasīt ogas, lai varētu nopelnīt kādu iztiku. Es te vēl nestrādāju, bet mācījos. Bet tad man bija sapnis tāds, kad varbūt arī vēlēšanās pārcelties uz Rīgu. Faktiski es esmu piedzimis Rīgā, bet pēc tam 3 gadus padzīvojis Rīgā. Un es bērnību atceros no 4 gadiem. Un tad es jau biju pārcēlies uz laukiem. Un es tur nodzīvoju kaut kāds 10 gadus. Un kopš 2011. gada esmu atpakaļ Rīgā. Šito es visu stāstu, tāpēc, ka es gribu pateikt, ka Dievs ir visu varants, un man bija tāds lūgšana karsta, kad es kā agrāk, kad mācījos, un es dzīvoju vēl laukos, un tad man bija tāds sapnis pārcelties uz lielāku māju vai dzīvokli, jo es laukos dzīvoju mājā, jo mums bija mājas saimnieks, iedevis māju, lai mēs varētu tur dzīvot, un mums arī iedeva zemi lietošanā dārzu. Aptuveni kaut kā 0,6 hektāri bija dārzs, un vēl bija kaut kur tālāk 0,4 hektāri kartupeļu, kur mēs varējām stādīt. Un viņš teica, dzīvoja tajā mājā, kamēr viņi sabrūk. Un, diemžēl tā arī sanāca, kad vienā sabatā tā mājā jumts sabruka. Un tā bija sabata diena, jā, bet tad es biju pats aizbraucis uz Valmieras draudz, tad es vēl Valmieras draudzē gāju, tad bija mācītājs Vilnis Latgals. Un tad man mamma teica, ka jumts ir esot iebrucis no sniega, jā. Tajā laikā vajadzēja risināt kaut ko vairāk, bet mums, diemžēl, nebija finansējuma līdzekļi, lai to jumtu vajadzētu vispār nojaukt un salabot, jo viņa no ķieģeļiem bija apvītā māja, un bija tā, ka un jumts bija no koka dakstiņiem virs koka
dēļ bija pa virsu un šībera jumts, kaut kas vecais šībera jumts uzlikts pāri virsū. Bet mitrums sagādāja to visu, ka tā viena daļa neizturēja sijas un jumts bija caurs un tāpēc viena pusi iebruka. Bet, paldies Dievam, tad mums sagādāja pašvaldības iedot dzīvokli nelielā ciematiņā. No Dikļiem kaut kāda 8, no Dikļiem sanāk 3 kilometri. Jā, ciemats bija attālu. Bet es gāju uz citu rajonu skolu, jo tā bija tuvāk. Un tad man bija sapnis tajā laikā, kad es pārcēlos uz to ciemata ēku un bija pārcēlties uz pilsētu, tā kā. Jo tad man māsa jau bija dzīvoja Rīgā, jau pilsētā, un tad man arī bija vēlēšanās tuvāk tā kā viņai varbūt, es nezinu, bet vēlēšanās bija laikam, kā teikt, labāk dzīve. Kā teikt, nedzīvot visu laiku laukos, jo laukos faktiski, jā, diezgan 10 gadi, tas jau ilgs laiks, lai pavadītu bērnību. Ar visām govīm, cāļiem un cūkām un tādā garā, bet lūkšanas ir vērtīgs tādā ziņā, ka Dievs spēj darīt daudz, nekā mēs spējam vai saprotam. Un tad man bija liela lūkšana, kad es speciāli iztēlojos, kurā mājā es gribētu dzīvot. Nezinu, kā par laimi, vai man tās domas arī tieši, kā es iztēlojos, balta ēka. Un nezinu, pēc cik gadiem, tas bija pēc kaut kādiem 2 vai laikam 2 vai pusotru gadu. Tas sapnis realizējās. Es tieši dzīvoju Imantā un baltā ēkā. Es gribu pateikt to, ka domām ir liels spēks, bet lūkšanām ir vēl lielāks spēks, jo Dievs spēja realizēt tavu lūkšanu noteiktā laikā, noteiktā brīdī. Ne pēc mūsu prāta, bet pēc Dieva. Tāpēc paldies ikvienam, kas klausās šo, un mēs esam kā dzīva liecība, lai mēs varētu sniegt arī citiem. Tāpēc arī pieminēju to 1. vēstuli Timotejam, 2. nodaļa, 1.2. pants, ka mums ir svarīgi turēt lūkšanas par visiem cilvēkiem. Dažreiz mēs sūdzamies, ka mums neiet tā kā vajag, kad ir daudz sūdās, kad valdība šāda tāda, bet esam dzīves laikā sapratis, ka no mums arī atkarīgs, kā mēs izturēsimies pret citiem, tā arī izturēsies pret mums, un vēl jau vairāk, ja mēs turamies pie Dieva, tad Dievs arī nāk mums palīgā. It īpaši tajos laikos, kad pašiem ir grūti, kad Dievs arī uzklausa lūkšanas, un svarīgi ir arī grūtā brīdī, ja tev ir grūti, tad arī pateikties par to, kas tev ir. Un no katra tas cilvēks atkarīgs, kādā amatā tu esi, vai tu esi sētnieks, vai tu esi arī augsts ierēdnis. Ja tam pašam ierēdnim arī neiet tik viegli, viņam arī diezgan liela atbildība jādomā, ko dzīvot, kā risināt pareizs likums, jo es ticu, ka Dievs ir iekārtojis tādu dzīvi katram, un viņš arī pats arī varēs pēc tam pacelties uz augšu, ja viņš turēsies pie Dieva. Tāpēc paldies par klausīšanos un sveitīgu atlikušo dienas daļu.